Tikai muļķīgas valsts nešauj pretī, kad uz tām šauj, man draugi. Es vēlētos uzņemties atbildību par šo brīnišķīgo izteikumu, bet patiesībā tā ir īsta Marka Rubio citāts, kurš runāja par to, ko valstī vajadzētu darīt, kad Irāna uzbruktai. Viņš runāja konkrēti par kuģiem Hormuza šaurumā, bet tagad mēs runājam par jaunākajām ziņām, ka Irāna tieši uzbruk Izrēlai Izraēlas rīcības dēļ. Nevis Irānā, bet Libānā saistībā ar Hezbollah. Šis ir milzīgs un nebijis ģeopolitisks pavērsiens, kas rada patiešām nopietnas problēmas gan Trumpam, gan Bibi Netanjahu. Mums ir jāizanalizē viss šis notikums, jo jautājums par to, kā Izraēla atbildēs, ko darīs Trumps, ko tas nozīmē pamiera sarunām vai gaidāmajam miera līgumam, ir ļoti nozīmīgs. Bet pats galvenais, vissvarīgākais, kas jāsaprot, ir tas, ka šis ir pārbaudījums. Irānas tauta ļoti cieši vēro notiekošo. Un gan Trumps, gan Netanjahu būs jāaiziet cauri šai situācijai ar visu ģeopolitisko pieredzi, kas šim dotam ir. Vai tas nozīmēs, ka viņi beigās būs viens pret otru? Vai viņi klusībā radīs tādu tēlu, kādu bieži vien dara tieši pirms lielas militāras uzbrukuma plānošanas Irānai, proti, ka trūkst koordinācijas? Un viņi it kā nopludina mēdījiem informāciju, ka viņiem īsti neveicās, bet tad notiek kaut kas liels. Vai tas ir plāns? Mēs visu to izskaidrosim. Bet vispirms daži vārdi no Marko Rubio paša, lai visiem atgādinātu kontekstu, jo man šķiet, ka daudz cilvēku mēdz to aizmirst. Viņi aizmirst to, ka balistiskās raķetes birs pār valsti. Tagad iedomājieties, ka jūs staigājat pa lielveikalu Ņujorkā un balistiskā raķete no Meksikas trāpa jūsu rajonā. Un jūsu lielveikals sabruka, tas nodega. Kā Amerika reaģētu uz šādu notikumu? Es domāju, ka tas ir jautājums, ko mums visiem vajadzētu sev atgādināt, jo tas ir kļuvis tā, ka jā, Hamas šauj raķetes uz Izraēlu. Nu, labi, tas nav nekas īpašs. Hezbollah šauj raķetes uz Izraēlu. Labi, tas arī nav nekas īpašs. Irāna tagad palaiž balistiskās raķetes. Atcerieties, tās ir raķetes, kuras spēj sadalīties vairākās daļās, lai varētu ļoti nopietni kaitēt civiliedzīvotājiem. Tās ir ļoti grūti pārtvert. Viss saka labi, atkāpieties. Ieliksim visu uz brīdi kontekstā. Izraēla ir suverēna valsts. Jums tas var nepatikt, tas var būt neērti, bet tā ir suverēna valsts, kuru apšauda ar raķetēm. Tagad mēs varam izskaidrot visus ģeopolitiskos iemeslus tam, kas notiek. Mēs pie tiem varam atgriezties pēc brīža, bet tas ir konteksts. Valsts, kur apšauda, būtu muļķīga, ja neatbildētu ar pretuguni. Jautājums ir, kādai vajadzētu būt pretuzbrukuma stratēģijai? Un kā mēs varam panākt, lai Irāna saprot, ka Irānai viss nevar vienkārši iziet cauri? Bet, kā jau teicu, sāksim ar Marko Rubio, jo es nedaudz novirzījos no tēmas. Laipni lūdzam raidījumā The Pushback. Es esmu Meira, jūsu vadītāja. Mēs pretojamies visam, ko redzam. Tāpēc noteikti abonējiet, atbalstiet šo video, dalieties ar to ar draugiem, izdariet to, ko parasti darāt, jo mums visiem jau ir gana. Un ja arī jums ir apnicis, tad laipni lūgti. Jūs esat atraduši savējos. Bet šis puisis, šis ir tas cilvēks, kur es patiešām vēlos redzēt kā prezidentu. Es dzirdēju ASV jūras spēku kuģi, ko mums vajadzētu darīt. Tātad ir pamiera režīms. Mēs nenogāzīsim jūsu dronus. Tas ir muļķīgs jautājums. Tā ir muļķīga nostāja. Protams, mēs atbildējām ar uguni. Viņš šāva uz mums, tieši to es arī sagaidīju darīt. Tikai muļķīgas valstis neatbild ar uguni, kad uz tām šauj. Un mēs neesam muļķīga valsts. Ja jūs šausiet uz ASV, Tikai muļķīgas valsts neatbild ar uguni, kad uz tām šauj, un mēs neesam muļķīga valsts. Un, diemžēl, šobrīd šķiet no Izraēlas tiek sagaidīts, ka tā rīkosies tā, it kā būtu muļķīga. Tātad jūs droši vien to esat redzējuši, jo tas ir visur ziņās. Vakar, pilnīgi negaidīti, Irāna nolēma atriepties Izraēlai. Nu, no Izraēlas skatpunkta varbūt pilnīgi negaidīti ir nedaudz pārspīlēti. Tiem no jums, kur nav pazīstami ar situāciju, Irānā ir sev pakļautu grupējumu tīkls. Viņiem ir dažādi bruņotie grupējumi. Hutieši, kuri kontrolē jūras, Hamasa Gazā, Hezbollah Libānā. Un visiem šiem dažādiem bruņotajiem grupējumiem ir atšķirīgas spējas, un tie ir atjaunojušies, lai mēģinātu palīdzēt Irānas Islāma Republikai ar tās pasaules kundzības plāniem. Jebkurā gadījumā Hezbollah un Izraēla ir bijis tāds savāds pamiera līgums, bet Hezbollah to ir pārkāpuši jau no paša sākuma. Viņi nekad nav bijuši ieinteresēti pamiera līgumu. Un tuvijos austrumos bieži vien pamieris nozīmē tikai kaut kādu paziņojumu, lai nomierinātu mūsu rietumu sabiedrotos, bet patiesībā abas puses joprojām šauj un uzbruk viena otrai. Jebkurā gadījumā Hezbollah neievēro nevienu no līgumiem, kurus viņiem vajadzētu ievērot. Un tāpēc Izraēla nolēma sāsināt situāciju un uzbrukt Beirūtā. Labi, šis ir tas, ko Trumps saka, nē, nedariet to, bet Izraēla saka, skatieties, ja Hezbollah vēlreiz pārkāps pamiera vienošanos, mēs uzbruksim Beirūtā. Uzminiet, kas notika. Hezbollah pārkāpa pamiera vienošanos un Izraēla nolēma uzbrukt Beirūtai. Kaut kas tāds, par ko prezidents Trumps būtībā apgalvo, ka viņam īsti netika pateikts. Tagad kā atbild uz to? Uzminiet, kas notiek. Irāna nolemj uzbrukt Izraēlai.
Irāna, Izraela uzbruk citai valstī. Un tāpēc Irāna nolēma uzbrukt Izrēlai. Lai to ilustrētu, iedomājieties, ja Amerika un Meksika karotu. Un tā Amerika uzbruk Meksikai, un tad Ķīna nolēma uzbrukt Amerikai. Jo Amerika bija uzbrukusi Meksikai, tas nav pieņemami. Protams, tas viss ir nedaudz sarežģītāk, jo Hezbollah patiesībā ir Irānas marionete. Viņi tiek finansēti no Irānas, un viņi ir tās instruments, tā ir viena no viņa taustakļiem. Bet tas ir konteksts un priekšvēsture. Un Irāna nolēma palaist balistiskās raķetes. Ja jūs uz šo skatāties ļoti vienkāršot, jūs varētu domāt, ka labi, Irāna vienkārši šauja raķetes, tātad ko Izraela darīs? Bet šis ir pārbaudījums. Tas ir ārkārtīgi svarīgs pārbaudījums gan Trumpam, gan Netanjahum tieši šobrīd. Un es paskaidrošu, kāpēc. Ļoti vienkārši. Irāna netic, ka Trumps patiesībā ir ieinteresēts īstenot savu draudu par militāru uzbrukumu. Viņi redz, kas notiek Amerikā, protams, arī viņa pašu propagandas ietekmē. Fakts, ka arvien vairāk amerikāņi apgalvo, ka vēlas, lai Amerika attālinās no šī kara, viņi nav ieinteresēti tajā iesaistīties. Un viņi ir izdarījuši lielu spiedienu uz Trumpu, lai viņš neiesaistītos vēl vienā militārā eskalācijā. Ja sarunu galda jūs nekad nevēlaties nonākt situācijā, kurā cilvēks, ar kuru jūs vedat sarunas, Saprot, ka jums par katru cenu ir jāapraksta šis līgums, un ka jūsu draudi ir tukši draudi. Tieši to Irāna šobrīd pārbauda. Vai Amerikai patiešām ir kapacitāte un interese mūs militāri uzbrukt? Vai arī tie ir tikai tukši draudi? jo viņiem tas izskatās pēc daudziem tukšiem draudiem. Patiesībā visiem tuvajos austrumos šķiet, ka Trumps šobrīd izmanto tukšu draudu retoriku. Ziniet, mēs uzbruksim, bet patiesībā beigās tiek darīts viss, lai uzbrukumu izvairītos. Tā tas arī šķiet. Un tāpēc Irāņi jau jautā, ziniet ko, cik tālu mēs varam to novest? Tātad, ja jūs neesat pazīstami ar to, kā darbojas Irānas stratēģija, apskatiet Meiramīra Kešo Jāines TV, kur mēs par to runājam diezgan plaši. Bet ļoti vienkāršot sakot, Irānas metode ir izdzīvošana. Viņi nemēģina uzvarēt, viņi vienkārši cenšas izdzīvot. Un, lai to panāktu, viņi ir izveidojuši Aizstājējis visur, lai, ja viens iet bojā, kaut kas cits varētu atjaunoties. Bet visa viņa infrastruktūra ir veidota tā, lai izdzīvotu jebkāda veida uzbrukumu, jebkāda veida sacelšanos, jebkāda veida politiskus satricinājumus. Atkal nevis, lai uzvarētu, nevis, lai sasniegtu kaut ko izcilu, bet vienkārši, lai izdzīvotu un varētu turpināt būvēt. Tas, ko viņš šobrīd saprot, ir tas, ka viņiem iespējams nāksies noslēgt vienošanos ar Ameriku. Un tāpēc tas varētu nozīmēt, ka viņiem uz dažiem gadiem būs jāpārtrauc savas pasaules impērijas veidošana, lai, ziniet, ieviestu šariata likumus visur. Un tāpēc viņi cer, ka viņa mazās vai lielās marionetes dažādās vietās neizzudīs. Bet tas, ko viņi redz, ir tas, ka Izraela patiešām nopietni uzbruk Hezbollah un patiesībā spēja nodarīt pietiekami lielu kaitējumu Hezbollah, lai potenciāli patiešām paralizētu viņa spējas. Un viņi nav par to ieinteresēti. Tāpēc viņi ir izvirzījuši jaunu prasību pamieru sarunām. Mēs piekritīsim pamieram tikai tad, ja Hezbollah nekādā gadījumā netiks uzbrukts. Tagad tas, ka ASV un Irāna varētu panākt vienošanos, kas no Izraēlas prasa noteikts militāras darbības, pats par sevi ir interesanti. Jo atcerieties, šī nav miera vienošanās starp Izraēlu un Irānu. Šīs ir sarunas, lai mēģinātu panākt, ka Irāna atsakās no kodolieročiem. Tātad Irāna būtībā saka, ka Izraēlai ir jāatkāpjas. Bet Izraela nav ieinteresēta mazināt spiedienu uz Hezbollah, un tāpēc viņi turpina uzbrukt viņiem, kamēr Hezbollah turpina uzbrukt Izraēlai. Tas viss ir sarežģīts veids, kā pateikt, ka Irāna vakar izdarīja kaut ko pilnīgi nebijušu un mēģināja nospiest pogu, lai redzētu, vai mēs varam iet tik tālu, cik vēlamies. Vai mēs varam uzbrukt Izraēlai un padarīt to par jaunu normu? Tāpat kā Hamasa šauja raķetes, tāpat kā Hezbollah šauja raķetes, mēs tagad šausim balistiskās raķetes. Un Amerika patiesībā neļaus Izraēlai neko darīt lietas labā, jo viņi tik ļoti vēlas šo vienošanos. Ja tā ir, viņi zina, ka var turpināt vilkt šīs sarunas, cik ilgi vien vēlās, un viņiem īsti nav par ko uztraukties. Iemesls, kāpēc viņiem nav par ko uztraukties, ir tas, ka Amerikas militāro operāciju draudi ir tukši. To viņi cenšas saprast. Un tieši tāpēc tas, kā Trumps vakar reaģēja, ir diezgan problemātiski. Neskaitot to, ka Baraks Ravits, kurš, godīgi sakot, ir viens no Izraēlas sliktākajiem reportieriem un daudzējādā ziņā nodevējs Izraēlai, kurš tikai palīdz Irānas mērķiem, viņš publicēja, ka prezidents Trumps viņam teicis: es tūlīt zvanu Netanjahu un saku viņam neatbildēt ar uzbrukumu. Viņš, Trumps, uzreiz nāca klajā ar šādiem paziņojumiem, būtībā sakot: Irāna, jūs izšāvāt savas raķetes, aizmirstiet to, nāciet atpakaļ pie sarunu galda. Es domāju, ka tieši tā viņš arī teica. Un arī es izlemju visu, viņš neizlemj. Netanjahu nebūs citas izvēles, kā pieņemt Irānas vienošanos. Es pieņemu lēmumus, es pieņemu visus lēmumus, Bibi to nedara.
Viņš reaģēja uz šo retoriku, ko esam redzējuši visā spektrā par to, ka Bibi Netanjahu tā teikt kontrolē Ameriku. Bet pats svarīgākais viņš pateica Izrēlai nē. Tātad tas atstāja Trumpu tādā kā neērtā situācijā, bet tas mums atstāja vēl vienu lietu, par ko mums jārunā, proti Netanjahu pozīciju visā šajā situācijā. Bet pirms mēs pie tā nonākam, vai vispār būs ASV un Irānas kodolvienošanās? Un tas ir lielais jautājums, kas visiem ir prātā. Protams, cilvēki par to diskutē Kalšī platformā, kas, kā jūs droši vien jau zināt, ir lielākais prognožu biržas tirgus Amerikā. Lai pielādējiet Kalši lietotni KALSHI un izmantojiet kodu MIRA, lai saņemtu $10, kad veicat 10 darījumus par $10. Ieguldiet naudu tur, kur ir jūsu prognoze. Tieši to arī dara Kalši. Un šeit mēs varam redzēt, kā cilvēki patiesībā jūtās par šo darījumu. Tas iet uz augšu, tas iet uz leju pirms decembra, pēc novembra, pirms un tā tālāk cilvēki nav pārliecināti, kas notiek. Bet, kad notika visi šie uzbrukumi, iespējas, ka šis kodolvienošanās notiks, samazinās. Un atkal atcerieties, kāpēc tā ir. Tas ir ļoti vienkārši. Tas ir tāpēc, ka cilvēki tuvajos austrumos un īpaši irāņi tagad uzskata Trumpu par kādu, kurš nav gatavs izturēt līdz galam. Šeit varētu notikt vēl kas tāds, par ko mēs īsti neesam runājuši, un tas ir kaut kas tāds, kas, ja paskatās, kā Trumps un Netanjahu ir rīkojušies visu šī kara laikā, viņi bieži vien publiski izplata kaut kādu strīda vai nesaskaņu tēmu. Tieši pirms viņi gatavojas uzbrukt vai plāno lielu militāru uzbrukumu. Tas nozīmē, ka ir iespējams, kā Trumps ir teicis, ziniet, trešdien mums bija jāparaksta vienošanās. Tagad Izraēla cenšas to izjaukt. Tas viss ir tikai fasāde. Tas viss ir fasāde, lai ļautu. Mēs to nezinām, bet pastāv iespēja, ka tas tiek darīts, lai pienāktu trešdiena, vienošanās netiktu parakstīta, un tad Izraēla un Irāna, Amerika dotos uz Irānu ar milzīgu, iepriekš plānotu militāru uzbrukumu. No visa, ko esam redzējuši šī kara laikā, es domāju, ka droši var teikt, ka šis dots izliekās, ka dažreiz nesadzīvo, bet patiesībā viņi sadzīvo ļoti labi. Un viņi ir izdomājuši dažas patiešām ģeniālas militāras operācijas, kas ir pārsteigušas pilnīgi visus, es teiktu. Interesanti ir atzīmēt un par ko padomāt, ka šī varētu būt tā stratēģija. Iespējams, Trumps saprot, ka nekāds Irānas līgums nebūs. Šie cilvēki nekad nebūs ieinteresēti Irānas līgumā. Un atkal, mēs par to esam daudz runājuši mūsu ģeopolitiskajos kanālos. Cilvēkiem ir jāsaprot šis aspekts par Irānu. Irāna nav interesēta parakstīt līgumu. Vienīgais iemesls, kāpēc viņi to darītu, būtu, ja viņi tiktu tik dziļi iedzīti stūrī, ka parakstītu kaut ko pagaidu, zinot, ka varēs no tā izkļūt, tiklīdz Trumps vairs nebūs pie varas. Tā tad varētu būt, ka Trumps saprot, ka tuvajos austrumos cilvēki uz viņu skatās mazliet kā uz apsmieklu, vai ne? Tuvajos austrumos ir daudz cieņas pret Trumpu. Cilvēki uz viņu skatās un domā, wow, šis cilvēks ir īsts līderis, viņš zina, ko dara, viņš nebaidās, viņš cīnās par visu, kas Amerikai ir vajadzīgs un ko Amerika vēlas. Bet šobrīd tas, ka viņš šo darījumu tik ļoti vēlas, vai vismaz tā to uztver sabiedrība, neizskatās pārāk labi. Tas vienkārši izskatās tā, ka viņš ir gatavs ļaut Irānai sevi iebiedēt. Tātad jautājums ir, vai viņi virza šo dienas kārtību mēdījiem. Jo, kā mēs abi zinām, gan Netanjahu, gan prezidents Trumps ļoti labi saprot, kā izmantot mēdījus savā labā. Tātad vai tas viss ir manipulācijas kampaņa, lai, ziniet, Trumps varētu teikt, ka trešdien kaut kam bija jānotiek un tā tālāk, vai viņi norāda, ka tuvojas liels militārs uzbrukums? Vai tas ir tas, kas notiek, vai arī šī patiesībā ir viņu abu savstarpēji nesaskaņa? Jo Amerikas un Izraēlas intereses nesakrīt, un tas mūs noved pie jautājuma par Izraēlas pašreizējām interesēm un to, kas notiek ar Netanjahu un viņa lēmumiem. Redziet, Izraēlā. Tāpat kā Amerikas Savienotajās valstīs, cilvēki domā, ka Izraēla kontrolē Ameriku. Izraēlā pastāv šāds stāsts, ka Amerika kontrolē Izraēlu, un cilvēkiem tas nepatīk. Cilvēkiem nepatīk doma, ka izrēlieši ir tikuši pakļauti karam pēc kara, kas ātri tiek apturēts, jo amerikāņi ar to nav apmierināti. Un gala rezultāti, kad patiešām tiek iznīcinātas islāma organizācijas, kas vēlas nogalināt un iznīcināt Izraēlu kā jēdzienu un kā fizisku vietu, tas viss tiek apturēts pirms beigas patiešām notiek. Atšķirībā no Amerikas, kur tas drīzāk ir diskusiju un sazvērstības teorija jautājums, Izrēlā izrēlieši par to patiešām maksā. Maksā ne tikai ar savām dzīvībām, bet arī ar savu dzīvesveidu. Skolas tiek slēgtas, lidostas tiek slēgtas, vīrus iesauc armijā, sievas iesauc armijā, viss ir haosā. Tu esi iekšā un ārā no bumbu patvērtnēm, notiek ļoti daudz kas. Un izrēlieši vēlas, lai viņu valdība patiešām nostātos ar spēku un parādītu, ka mēs nepakļaujamies amerikāņu dienas kārtībai. Mēs liekam Izraēlas tautu pirmajā vietā. Tagad, kāpēc tas ir svarīgi? Ne tāpēc, ka Izrēlā drīz būs vēlēšanas, un tāpēc Netanjahu šobrīd atrodas ļoti neērtā situācijā starp Ameriku un savām attiecībām ar Trumpu. Un viņš cenšas nodrošināt, lai tas netiktu izšķērdēts un nesabojātos, kā arī pozicionē sevi kā spēcīgu drošības draudu Irānai. Irāna šauj uz mums.
Mēs atbildēsim ar uguni, un mēs atriepsimies pienācīgi. Tomēr, ja viņš tā rīkojas, viņš iegūs daudz punktu savas tautas acīs, bet riskē sabojāt attiecības ar Ameriku. Un tas ir tas pastāvīgais, ar ko šie abi politiķi saskarās. Viņu iekšējais elektorāts, cilvēki, kas viņus patiešām ievēl, kas ir ļoti svarīgi. Bet arī starptautiskā politika un demogrāfija, ar ko viņi strādā, kas ir tikpat svarīgi pasaules drošībai. Izraēlieši nebūs drošībā, ja Irāna netiks atturēta, bet viņi arī nebūs drošībā, ja Izraēlai nebūs militāru spēju sevi aizstāvēt, vai ja Amerika nolems zaudēt savas attiecības. Cik es saprotu, Izraēla ļoti aktīvi strādā, lai attālinātos no atkarības no Amerikas, vismaz militārajā ziņā, kas patiesībā ir lieliski Izraēlai un briesmīgi Amerikai. Pretēji tam, ko mēdī cenšas jums iestāstīt. Jo Amerika, lai gan tā dod Izraēlai daudz naudas, visa šī nauda pēc tam tiek piespiesta izmantot pašā Amerikā, lai iegādātos militāro aprīkojumu no Savienotajām valstīm, kas nozīmē, ka Izraēla neiet un nepērk citur. Un vai nu kļūtu par nopietnu konkurenci amerikāņu militāriem sektoram, kas Izraēlai būtu iespējams ņemot vērā tās tehnoloģiskās spējas un militārās zināšanas. Atceries, Izraēla ir interesanta valsts, jo atšķirībā no citām valstīm tā gandrīz nepārtraukti atrodas konfliktā, kas nozīmē, ka tā visu testē, redz, kas darbojas, un tā ir reāls kaujas lauks, kur attīstīt un virzīt tehnoloģijas daudz plašāk nekā citām valstīm. Un tāpēc Amerika spēja panākt, ka Izraēla klausās, ko Amerika vēlas, padarot to būtībā atkarīgi no sevis. Tātad, ja Izraēla iziet no šīs atkarības, tas Amerikai daudzos veidos nebūtu izdevīgi, kas ir ironiski, jo tieši to daudz pieprasa, cerot, ka tas būtu pro-amerikāniskāks solis. Bet tieši šādā situācijā Netanjahu šobrīd atrodas. Viņam ir jāspēj manevrēt. Vai Izraēlas iedzīvotāji būs prioritāte, vai arī svarīgāk būs saglabāt attiecības ar Ameriku? Atkal domājot par Izraēlas ilgtermiņa drošību. Un, kad es saku ilgtermiņā, protams, mēs runājam līdz brīdim, kad Trumpa prezidentūra būs beigusies, jo pēc tam mums nav ne jausmas, kas nāks pie varas Amerikas Savienotajās valstīs. Un tas varētu izrādīties kāds, kurš nav īpaši draudzīgs Izraēlai. Un tāpēc Izraēla cenšas attīstīt iespējas kļūt neatkarīgai. Bet tieši tur Izraēla un Amerika pašlaik atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Tagad, ja jūs ieiesiet internetā un paskatīsieties, kā cilvēki runā par šīm lietām, tas ir ļoti interesanti. Irānas svētdienas vakarā palaida balistiskās raķetes uz Ziemeļizraēlu, atbildot uz Izraēlas gaisa triecieniem Beirūtas dienvidu priekšpilsētās, kuros tika nogalināti 2 un ievainoti 11 cilvēki. Tagad kāds Izraēlas politiķis man izteica ļoti interesantu domu, kurš būtībā teica: paskatieties, ja Irāna šauj uz Izraēlu, Izraēlas uzbrukumu Libānai dēļ, tas nozīmē kaut ko. Tas nozīmē, ka viņi ir ļoti nobijušies no Izraēlas spējām Libānā. Tas nozīmē, ka kā atbildes reakciju nevis saniknot amerikāņus, uzbrukot Irānai un potenciāli pārvēršot šo par pilna mēroga karu, kas tas vēl nav. Lai gan zināmā mērā tas tā arī ir, jo ja visa valsts pavada dienas bumbu patvērtnēs, kas gan tas ir, ja ne karš? Tomēr, kāpēc jūs vienkārši neuzbrukat Libānai? Kāpēc jūs vienkārši neatbildat Hezbollah ar spēcīgākiem triecieniem? Jo tas uzreiz pārtrauc Irānas mēģinājums teikt: ziniet, mēs kontrolējam visu, kas notiek. Ja jūs uzbruksiet citai valstī, mēs jūs par to uzbruksim. Tiklīdz jūs atbildat un sakāt, labi, tad šī valsts cietīs par to sekas, jūs viņus noliekat savā vietā. Un man šī stratēģija patīk, es domāju, ka tā patiesībā ir lieliska stratēģija. Bet, diemžēl, cilvēki man šajā jautājumā neklausās. Izraēlas aizsardzība ir pārtvērusi lielāko daļu raķešu un nav ziņot par upuriem, taču Irānas revolucionārā gvarde ir solījusi veselu nedēļu ilgas triecienus, līdz Izraēla apstāsies. ASV prezidents Donalds Trumps aicināja premjerministru Netanjahu neatbildēt ar prettriecienu un aicināja Irānu atgriezties pie sarunām, uzsverot, ka gandrīz noslēgtais ASV un Irānas līgums tika izjaukts šī konflikta dēļ. Izraēlas amatpersonas solīja spēcīgu atbildi pieaugušās spriedzes apstākļos, kas izraisīja naftas cenu un bitkoinu kāpumu. Interesanti tas, ka, lai gan jau mēnešiem ilgi notiek šīs sarunas, tad atkal nenotiek doma, ka viss tagad izliksies, ka tieši šis notikums izjauks vienošanos, ir absurda. Tā vienkārši nav taisnība. Ir pavisam skaidrs, ka šī vienošanās nenotiek tāpēc, ka Irāņi to patiesībā nevēlas. Tāpēc viņiem tas viss ir izdevīgi. Viņi var apšaudīt Izraēlu, kas viņiem ir uzvara, un vienlaikus likt izskatīties, ka Izraēla ir tā, kas izjauc vienošanos, lai gan tā to nedara. Daudzos veidos tā ir ģeniāls tēla veidošanas gājiens, un tieši tajā Irāna vienmēr ir bijusi vislabākā. Vēl labāk par visu ir izdomāt, kā izveidot slidenu stāstījumu tiešsaistē, kam cilvēki, muļķīgi cilvēki noticēs, un tas virzīs tālāk to, ko politiķi izlems darīt. Protams, Irāna publicēja šo karogu, kurš apvieno Libānu un Irānu, it kā mēģinot pateikt, ka mēs esam šeit solidaritātē ar Hezbollah, kas ir pilnīgs muļķības, bet tā nav patiesība par to, kas patiesībā notika. Tas, kas tikko notika, ir tik nozīmīgi, ka var paiet laiks, līdz tas pilnībā apziņā nostiprināsies. Šī ir pirmā reize, kad Irāna ir uzbrukusi Izraēlai pēc tam, kad Izraēla uzbruka citas valsts teritorijai, kas nav Irāna. Tas nozīmē, ka kaujas līnijas vairs nepastāv. Irānas atturēšanas spējas jau ir atjaunotas, tādā nozīmē, ka Izraēla zināja, jebkurš uzbrukums tai tiks atbildēts.
Taču tagad Irāna ir pierādījusi, ka tā reaģēs arī uz Izraēlas uzbrukumiem Libānai. Šī ir pirmā reize gadu desmitiem, kad reģionāla lielvara ir spējīga. Tā ir līdzekļi, kapacitāte un vēlme izmantot militāru spēku pret Izraēlas militārajām darbībām vai agresiju pret trešo pusi. Protams, šis nav pro-Izraēlas skatījums uz notiekošo, bet tie ir tie viedokļi, ko cilvēki pauž. Irāna ir vienīgā valsts pasaulē, kas ir gatava apturēt Izraēlas paplašināšanos. Šī ir iemesls, kāpēc Izraēla vēlas, lai mēs mēģinātu iznīcināt Irānu. Labi, šovakar Irānai jādeg. To sacīja Itamars Ben-Gvirs, kurš ir Izraēlas politiķis, maigi izsakoties pretrunīgi vērtēts. Irānas spēja ierobežot Izraēlas nekontrolēto barbarismu ir tieši tas iemesls, kāpēc izrēlieši ir tik apņēmīgi tās iznīcināšanā. Tāpēc cilvēki šo visu pasniedz tā, lai liktos paskatieties uz Irānu. Viņi ir tie, kuri spēj cīnīties pret briesmīgo Izraēlu. Irāna tagad viena pati izaicina Izraēlu un Amerikas Savienotās valstis. Amerikai vairs nav vara noteikt mūsu reģionu nākotni. Cilvēkiem tas ir jāsaprot. Tas notiek Amerikas Savienotajās valstīs. Šāds ir cilvēku skatījums uz ASV tuvajos austrumos šobrīd. Prezidents Trumps un Netanjahu nebūs citas izvēles, kā pieņemt vienošanos ar Irānu. Es nosaku noteikumus. Bibi to nedara. Steidzama ziņa. S&P 500 future, kas iepriekš bija zaudējumos, kļūst pozitīvi pēc tam, kad prezidents Trumps paziņo, ka Izraēlai nav citas izvēles, kā pieņemt vienošanos ar Irānu. Labi, Irānas IRGC paziņo, ka šī ir pilnas nedēļas nepārtrauktu uzbrukumu sākums. Raķešu un dronu viļņi turpinās tikt palaisti visu diennakti nākamo 7 dienu laikā, līdz ienaidnieks tiks atturēts un pārtrauks savus noziegumus. Redzēsim, vai tas tiešām notiks. Ja Izraēla ir suverēna valsts, tad tai nav jāapvienojas ar amerikāņu militāriem spēkiem. Šobrīd mums ir jāapzinās, ka to saka Talī Benets. Viņš ir bijušais Izraēlas premjerministrs. Šis ir patiesības brīdis. Ja Izraēla ir suverēna valsts, kas spēj sevi aizstāvēt, simbolisks atbildes nedēļa dos mūsu ienaidniekiem signālu, ka mūsu pilsoņu asins var tikt izlietas nesodīt. Tāpēc Izraēlai ir jāizrāda spēks un jābūt uzbrukošai. Šajā jautājumā mēs visi, katrs Izraēlas pilsonis, stāvam kopā. Tā ir realitāte. Izraēla tiek uzbrukta pēc tam, kad viņi uzbruka Beirūtai, pēc tam, kad Hezbollah uzbruka Izraēlai pēc Irānas. Viss, kas notiek, ir savstarpēji saistīts. Šeit nav jautājumu, kas bija pirmais - vista vai ola. Šis nav jautājums par to, ka Izraēla vienkārši pastāvīgi sāk karus. Tā ir kļūdaina perspektīva un veids, kā uz to skatīties. Izraēla pastāvīgi aizsargā sevi pret maniakālu, neprātīgu islamistu grupu, kas tic pasaules kundzībai. Un Izraēla ir šis izmēģinājuma lauks, tādēļ, ka viņiem ir pravietojumi viņu islāma ticības dēļ, tas ir sarežģīti. Un mēs sākām par to diskutēt mūsu ģeopolitiskajos kanālos. Bet šobrīd mēs esam šajā situācijā. Šobrīd Izraēla ir atbildējusi, taču diezgan simboliskā veidā. Viņi nav izdarījuši neko milzīgu. Viņi ir uzbrukuši viņu pretgaisa aizsardzības sistēmām un raķešu palaišanas iekārtām. Daudzos veidos tā ir vāja atbilde. Un tas ir pēdējais, kā Izraēla šobrīd gribētu izskatīties. Vāja. Trumps izskatās vājš, Izraēla izskatās vāja. Irāna izskatās kā tie, kuriem izdodas apiet pasaules lielākos militāros spēlētājus. Un šī ir lieta, par ko gan Izraēlai, gan Amerikai jābūt ļoti uzmanīgām. Ja jūs patiešām vēlaties, lai sarunas notiktu, ja jūs patiešām vēlaties atņemt Irānai kodolieročus, jums ir jāizskatās un vismaz jārada iespējas, ka esat spējīgi to izdarīt. Un šobrīd šķiet, ka abas valstis vienkārši vēlas izvairīties no konflikta, cik vien iespējams, kamēr Izraēla tiek attēlota kā valsts, kas vienmēr vēlas konfliktu. Un atkal, ja jūs vienkārši paskaties un vērojat pastāvīgo svārstīšanos starp naratīviem, kas vienlaikus apgalvo abas lietas, tas vienkārši baro šo neizsmeļamo cilvēku masu, kuriem nav izpratnes un spējas būt niansētiem spriešanā. Un tas ir diezgan iedvesmojoši. Tāpēc mēs turpināsim ar mūsu Irānas un Izraēlas ziņojumiem, kamēr situācija sāsinās. Vai Trumps un Netanjahu iesaistīsies lielākā militārā operācijā? Vai tas viss bija mānīšanās, vai arī notiek īsts konflikts? Mums vēl nav skaidrs. Kā Izraēla atbildēs? Kā Irāna atbildēs? Kas notiks? Vai būs miera līgums? Es tā nedomāju, bet paskatīsimies. Labi, paldies, ka pievērsāt uzmanību šim jautājumam.